Es esmu Rihards, 6 gadi ar Brand Capital. Manas 3. garākās attiecības dzīvē. Bet joks pie malas, man šodien ir uzdevums gāzt 3 vispār pieņemtas lietas par latviešiem. Kopumā 6 gadi liekas, kad es jau būšu iepazinis pētījumu un es varēšu paredzēt, kas tur notiek, bet katru gadu nāk jaunas, mazliet negarītas atklāsmes, un ir arī viena lieta, kas man nebeidzas pārsteigt katru gadu, cik viņa ir stabila. Ja mēs pastamies katrs pa labi, pa kreisi no mums, tas sanāk 3 cilvēki. Un es nezinu, vai jūs ticēsiet, bet 2 no jums, tie 3, tic dzīvē bez citas planētas. Un tas ir kaut kas, kas latviešu raksturo. Īstenībā jau viņš visu laiku ir stabili ap tām 2/3 sabiedrības, un viņš nekrīt un neaug, un mēs esam ļoti uzticīgi īstenībā citplanētiešiem. Bet jā, 3 lietas, kas mainījušas latvieti, 3 mīti, ko es salauzīšu. Tas pirmais mīts ir par to, ka latvietis nav tehnoloģisks. Man pašam super noguris es esmu un super apnicis ir tas, kad visi saka igauņi tehnoloģiski. Un Andris jau arī turpina to kultivēt, viņam ne igauņi, mēs tāpēc braucam uz Igauniju. Bet patiesībā ir tā, ka šogad datos redzam to, ka vidējam latvietim ļoti augusi interesi par tehnoloģijām, un gandrīz jau 40% no mums atzīst, ka mani interesē jaunākās inovācijas un tehnoloģijas. Uzreiz igauņi, kas viņiem vai ne? Viņiem 30. Tā kā mēs viņiem esam priekšā, un mēs varam teikt, ka tagad latvietis ir tas, kas tehnoloģijas zina, un viņas vislabāk pazīst. Es tagad paprastīšu jums iedomāties tādu tipisku putnkopi. Viņam ir salmu cepure, džinšu strūmenbikses, es domāju, ka smilga zobos vai aiz auss, un fonā daudzas vistas un gaļi. Bet tehnoloģijas arī šajā ļoti konservatīvajā, klasiskajā nozarē ir atnākušas un parādījuši, ka tā nav. Mēs visi tagad varam būt putnkopji. Kā? Mums ir Alūksnes olu ferma, Alūksnes vistu ferma, otra lielākā vistu ferma Latvijā. Aptuveni 500 000 vistu un 15 miljonu olas gadā. Un ko viņi izdarīja? Mēs varam iet App Store vai Google Play veikalā un ierakstot The Chick Game, kļūt par vistkopi. Ļoti vienkārši. Mēs lejuplādējam aplikāciju, pieregistrējamies, uztaisam savu proto vistkopi, kā mēs gribam, lai viņš izstās, un audzējam olas, taisam ēdienus, servējam cilvēkiem. Un kas vēl arī īstenībā ir ļoti forša vieta, ko viņi izdarīja, viņi palīdz tev ātrāk uzvarēt spēli vai tikt labākā līmenī un savu fermu attīstīt ātrāk, ar vienu noteikumu, ja tu pēc viņu olas. Tā kā tehnoloģijas arī tik ļoti klasiskā, sagaidāmā nozarē parāda to, ka latvietis tam ir gatavs. Un ejot apakaļ pie Brand Capital datiem, tas, ko mēs vēl redzam, ka kopumā tāds vidējais latvietis biežāk ir atvērts robotiem. Viņš saka, ka iRobots vai Alexa viņa mājās ir jau daudz vairāk gaidīt nekā pirms gada. Aptuveni 55% saka, ka viņi gribētu vai jau izmanto. Un tāpat arī automatizācija esam gan atvērti. 73% saka, ka vajag automatizēt lietas, jo tas man atvieglos ikdienu. Otra lieta, ko noteikti runājot par tehnoloģijām, neiet es tieši tur, ko runājot par tehnoloģijām, šogad bija jāpārbauda. Mēs gribējām saprast, kādas ir latviešu attiecības ar mākslīgo intelektu. Viņas ir tādas nepastāvīgas, es teiktu. No vienas puses 60,3% saka, ka mums vajag attīstīt un automatizēt lietas. No otras puses 51,6% domā, ka mākslīgais intelekts apdraud cilvēks. No matemātikas nozīmē to, ka aptuveni 2% baidās, bet grib. Un viņi kaut kur pa vidu stāv. Un līdzīgi ir īstenībā arī pamēģināšanu. 28% ir pamēģinājuši ChatGPT vai Midjourney vai citus rīkus, un pa procentu vairāk domā, ka tas viņiem atņems darbu. Tā kā es pamēģināju, fuck. Es nevarēšu vairs strādāt, man kaut kas jādomā cits. Kā tas nozīmē mums? Mums mārketinga pasaulē tas dod mums papildus formātu, papildus resursu, laiku, bet vienmēr jau ir tā sajūta, ka tas intelekts viņš nebūs emocionāls, viņš nevar izdarīt neko tādu, lai cilvēks raud. Tā gluži nav. Nesen
Volkswagens Brazīlijā launčoja savu jauno, es īstenībā jau otro reizi rādu iBus reklāmas, tas bagais fans, man baigi patīk. Bet viņi launčoja jauno iBus Brazīlijā, iBuzz. Un tas, ko viņi izdarīja, viņi izmantoja deepfake tehnoloģiju kopā ar AI un uztaisīja ļoti emocionālu kampaņu. Viņi atdzīvināja vienu agri mirušu, viņu tādu ļoti tautā mīlētu mākslinieci, dziedātāju, un savienoja viņu kopā ar viņas meitu. Un viņas kopā dziedāja, un tos tiešām strādāja. Brazīlijas mēdī rakstīja, ka pus Brazīlija raud un skatās to reklāmu vēl un vēl. Līdz ar to arī tādas tehnoloģijas un tehnoloģija izmantošana ir gan emocionāla. Es gribēju arī mazliet parādīt jums to visu. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Minha dor é perceber. Jā, man liekas, ka super jauki tehnoloģijas palīdz satikties cilvēkiem, kas nekad nav satikušies un dziedāt unisonā. Un tas strādā. Tā kā tā pirmā lieta, pirmais mīts, latvietis ir tehnoloģisks. Mēs mākam apieties ar gadžetiem. Otra lieta. Man liekas, ka mēs ik pa laikam dzirdam, es no sava tēva diezgan bieži dzirdu, ka veselība tā pagaidīs, kad es būšu vecāks. Viņš jau ir vecs, tā kā cik ilgi vēl jāgaida. Un tāpēc man liekas, ka tas mīts, ka latvietim nerūp sava veselība, ir kaut kas, kas dzīvo, un man liekas, ka tas nāk līdzi mums no Padomju Savienības arī. Bet šogad arī šis ir mainījies. Tā ir tie vairs tā nav ar patiesību, tie ir meli. Vairāk kā puse respondentu, puse latviešu atzīst, ka pēdējais gads viņiem ir līdzis padomāt par savu veselību vairāk nekā pirms gada. Un salīdzinot par 2022. Gadu arī šeit ir redzama izaugsme. Tā kā tā veselības tēma paliek aktuālāka, mēs par to vairāk runājam. Un tā veselība nav tikai es pievēršu uzmanību, tur arī praktiskas lietas. Mēs esam gatavāki maksāt vairāk par dabiskām lietām, kas parāda arī varbūt briedumu mūsu darbībās, bet jā, mēs novērtējam un diezgan vairāk nekā pirms gada. Un trešā lieta, man kā sportistam super bēdīgi bija skatīties no 16. gada datus, kad tāds vidējais latvietis paliek mazāk aktīvs. No 16. gada katru gadu pa procentam, 1,5%, bet diezgan pakāpeniski un stabili mums samazinājās sportotāju skaits, un es nemaz pie Aigara Norda negāju ar tiem datiem, un viņu nebaidīju. Bet šogad ir viss gājis uz augšu, noteikti. Paldies hokeja izlasē, kas iedvesmo sportot vai ne, gribās būt labā formā. Un kopumā arī sabiedrībā redzam to, ka sportošana pēc Covida, pēc kārā, pēc visa ir atkal kruta. Mēs gribam būt fit, un tāpēc jā, latvietim veselība ir kompleksa, gan interese, gan veselīgs uzturs, gan arī sportošana. Viena lieta vienmēr ir izaicinājums. Mēs zinām to joku par janvāri un sporta zālēm un pēc tam februāri un sporta zālēm, ka tur vairs nevien nav. Un, es zinu, cik grūti ir no rīta piespiesties iet uz treniņiem. Un man vislabāk palīdz divas lietas. Gadžets, kurš man pasaka priekšā, ka man tas ir jādara. Un otrs draugs, ar kuru es esmu sarunājis, kad es būšu un kopā ar viņu trenēšos. Un, tas, kas notiek paralēli, ir ļoti daudz dažādas komunas, kurām pievienoties un atrast tos draugus, kas tevi motivē, notur, palīdz no rīta pamosties un nebūt tam, kas uzmet kādu. Un viņas ir dažādas, gan ļoti profesionāls, gan viss, kas ir RSU, var nākt. Es arī. Un dažādas lietas, tā kā komunas sportā, kā tāds iniciators tam, ka tas paradums, viņš kļūst par paradumu, tad, kad mēs viņu atkārtojam vismaz 8 reizes, un 8 reizes palīdzēs arī draugs tev sasniegt. Otra lieta. Kāpēc viņš tā dara? Šitā. Šis gads kopumā
dati rāda, ka cilvēks latvietis vidējais ir palicis mierīgāks, nosvērtāks, samazinājusies trauksme. Mēs esam apraduši ar to, kas notiek apkārt, ar dažādiem izaicinājumiem, ko pasauli mums met. Bet ir viena lieta, kas nebeidz būt stabila. Mēs 3 gadus prasām cilvēkiem jautājumu par viņu mentālo veselību, cik ļoti satraukts tu esi par to, kā tu jūties. Un visus 3 gadus te ir virs 60%. Tā kā diezgan augsts rādītājs, un kas parāda tās problēmas akūtumu. Bet mums ir īstenībā labas lietas, ko mēs varam likt pretī. Un iespējams kāds no klātesošajiem var uzņemties un to tēmu pacelt skaļāk, un viņai pagriezt garāku skaņu. Mums ir tāda dizaina studija, ēter, kas saņēmuši vairākas balvas par savu veikumu Londonā un Stokholmā. Viņi uztaisīja izstādi, kas savieno praktisko ar interesanto un cilvēkiem ļauj iepazīt pasauli, kas ir ASMR. Tiem, kas nezina, tas ir saturs, gan video, gan audio, kurš palīdz nomierināties. Viņš ir tāds paredzams. Viņš ir tā doma tāda, ka viņš rada mazliet tādu kutoņu uz kakla. Un tas, ko viņi izdarīja Londonā, viņi uztaisīja ekspozīciju, kurā tu vari iepazīties ar dažādām tehnikām. Kādi ir ASMR paņēmieni, lai nomierinātos, kādi ir ASMR paņēmieni, lai sev varbūt mazliet uzlādētu. Tāds vienkāršs veids, kā palīdzēt sev. Un īstenībā es pameklēju, un tad latvieši, mēs esam baigi ASMR cilvēki, un mums ir tāda Ieva Džindža, kas ir Valmieras teātra aktrise, režisore. Viņai ir YouTube kanāls ar 70,000 subscriberiem, un tas, ko viņa dara, viņa arī taisa dažādi veidi ASMR video. Čukst. Arī labi nestrādā, bet aiztiekt mikrofonu. Un viņa arī īstenībā 20. gadā bija uztaisījusi kopā ar Ģertrūdes teātri izrādi par šo tēmu. Tā kā šeit ir daudz, ko mēs varam paņemt un kā izmantot vienkāršus veidus, digitālus veidus, lai palīdzētu cilvēkiem mazliet savākties. Un tas ir tas pirmais solis, lai mēs ar to mentālo veselību varētu sākt cīnīties. Pēc tam jau, protams, ir vajadzīgs arī profesionāls palīdzības. Trešais mīts. Trešais mīts ir tas, ka latviešu mīļākais ēdiens ir cits latvietis, vai ne? Mēs labi paēdām brokastis, te ir daudz latviešu. Bet arī šie ir meli, un šogad datos redzam to, ka latvietis ir lepnāks nekā viņš jebkad ir bijis mūsu izpētē. 71% no mums saka, ka es lepojos ar savas valsts un mūsu iedzīvotāju panākumiem. Es zinu, ka jūs visi zinat, kāpēc. Es jau vienreiz teicu, hokejs, es biju kaut kur šita. Bet es arī tur biju. Un es jūtu to kopības sajūtu. Un es arī esmu no tiem 71%, kas ir lepns un stāsta visiem draugiem, vienalga, vai viņi zina vai nezina, kas ir hokejs, vai viņi arī tur bija. Bet tas bija forši. Un otra lieta, protams, arī fonā. Mēs taisījām aptauju jūnijā, līdz ar to mēs dabījām hokeja to pirmo grūdienu un dziesmu svētku tādu iesildīšanos. Un arī šis noteikti rezultējies tajā, ka mēs esam super lepni. Bet labā lieta, ka tas lepnums neapstājas tikai vārdos. Tas, ko mēs redzam pētījumā, ka cilvēki ir gatavāki maksāt nodokļus. Par 9% samazinājies ir to cilvēku skaits, kas saka, ka nemaksāt nodokļus ir ok. Un par 8% samazinājies to cilvēku skaits, kas ir gatavi emigrēt. Tā kā mēs ne tikai vārdos un tādā patosā, bet arī darbos un uzvedībā rādām to, ka mēs gribam lepoties un mums ir tāds foršs nacionāls uzpildums noticis. Bet šogad nevarējām arī nepievienot jautājumus par karu, kā latvietis jūtās, kā viņš sadzīvo ar to, kas notiek turpat blakus mums Ukrainā. Un nav glaimojošs cipars, bet vairāk kā puse, 55% atzīst, ka viņus satrauc karš un viņi izjūt kara draudus. Man pašam personīgi nomierinātais palīdzēja Zilot.lv kampaņa, kas parādīja, ka arī mēs mazā Latvija spējam ražot daudz interesantas lietas, par kurām man vispār nebija ne jausmas. Mums ir savi apvidus auto, mums ir savi lidaparāti, pārtika, ok, munīcija, bet tiešām mums ir daudz lietas, kas liek domāt, ka arī mēs varam būt pašpietiekami. Un es varu nomierināt. Vairāk kā trešdaļa sabiedrības saka, ka viņi iestāsies bruņotajos spēkos, ja būs nepieciešama aizstāvēt valsts. Tā kā arī gana karievietiski esam un salīdzinot pagājušo gadu, arī tur ir redzama izaugsme un pa procentu vairāk cilvēki
atbalsta vai ne, bet ir gatavi aizstāvēt. Bet tas noteikti rada vēl vienu izaicinājumu. Tādu lielu problēmu, proti sašķeltība, viedokļu dažādība un to, ka mēs redzam, ka lielākā daļa, gan arī 3/4 no mums, saka, ka viņi gribētu, lai sabiedrība kļūst pieņemošāka pret dažādību, pret dažādām tēmām, un mēs esam iecietīgāki viens pret otru. Tā kā no vienas puses, jā, varam būt kareivīgi, ļoti lepni, bet tajā pašā laikā jāstāsta, kā mēs varam mazināt to, kad mēs varbūt esam mazliet sašķelti, nošķelti viens no otru, mazliet atrast veidu, kā runāt vienam ar otru. Un jā, tas noteikti ir tas, kur mēs redzam, ka tā drosme ir nepieciešamība. Tas ir neērti, tas nav tāds pirmā lieta, ko darīt, un noteikti tur vajag gan muskuļus, gan uzrīkstēšanos. Līdz ar to 3 mīti, kas vairs nav mīti. Latvietis ir tehnoloģisks, latvietim rūp savu veselību, latvietis ir lepns par savu pasauli. Ko tas parāda? Ja skatāmies atpakaļ, pirms 3 gadiem bija Covid, mēs visi sēdējām mājās, mēs tikām iemest vienā grāvī, tāds izdzīvošanas grāvis, kur mēs esam vieni paši. Pagājušais gads atnesa vēl vienu izaicinājumu, un atkal mums mazliet pašķēdīja pret sienu, bija karš, bija energo krīze, atkal jātiek atpakaļ uz kājām, jānobalansējās. Un tas, ko mēs redzam šogad datos, kad ir atrasts kaut kāds līdzsvars starp lietām, tehnoloģijas un veselību, mēs atrodam kaut kādu līdzsvaru starp tām lietām, lokāls, globāls. Līdz ar to tas viens no tādām lietām, ko paņemt līdzi uz nākamo gadu, noteikti ir, kā mēs to līdzsvaru varam palīdzēt saglabāt, atrast to balansu starp laiku sev, darbam, starp sporta zāli un ģimeni. Un kas ir tas varētu būt viena no mūsu kā zīmolu runātājiem uzdevums, palīdzēt tam cilvēkam neapmaldīties, noturēt to, ko viņš ir ieguvis un vairot tās lietas. Es redzēju, ka jūs fočējāt, bet droši te ir redzami visi cipari, varat lejuplādēt deku. To, ko mēs šodien rādījām, mēs ļoti labprāt gribam, lai jūs paņemat līdzi uz mājām. Es bišķi pagaidīšu. Mans uzvaras brīdis. Aha. Otra lieta, man ir vēl vairākas lietas, ko es labprāt dalos. Tā kā šeit ir mans e-pasts, tas nav tikai pieklājības pēc, es tiešām labprāt gaidīšu no jums jautājumus, vai tiešām latvietis ir lepns, tā nevar būt. Vai vēl ir pāris tendences, kuras mēs neiekļāvām iekšā. Tā kā jūs ļoti laipni aicinātu man rakstīt, un es gribēšu jums palīdzēt. Un trešā lieta nobeigumam pa drosmi. Kas varētu būt tie potenciāli veidi, kā tā drosme var tikt izpausta? Tas, ko mēs šogad paprasījām cilvēkiem, ir cik ļoti, kā viņi izvēlās zīmolus, kas viņiem ir svarīgs izvēlētos zīmolus. Tas, ko mēs redzam, kad vairāk kā pusē, 55% atzīst, ka viņiem patīk uzņēmumi, kas neuztver sev pārāk nopietni. Ko tas nozīmē? Mums ir jābūt drosmīgiem, mazliet pakāpties uz leju, neņemt to, ka mēs zinām visu vislabāk, un mums vienmēr ir taisnība, un jā, tā kā nolaisties līdz tam parastajam cilvēkam un ieklausīties viņā. Tā kā neesam naba galvenajā zālē un Latvijā. Otra lieta par drosmi. Cilvēki saka, ka zīmola pienākums ir palīdzēt risināt sabiedrībā aktuālas problēmas, kas dažreiz ir ļoti neērti. Dažreiz tas ir grūti, un vieglāk vienkārši ir palikt kaut kur virspusē. Tā kā tas, ko es iesaku, ir mēģināt būt drosmīgam un ienirt iekšā tajā tēmā, runāt par tēmām, kas varbūt ir neērtas, nepareizas no vienas puses liekas, bet jā, tur vajag iekšas, lai viņas vispār pacelt augšā. Un trešā lieta, vairāk kā puse saka, ka viņai patīk zīmoli ar rotaļīgu un izklaidējušu saturu. Ko tas nozīmē? Esam drosmīgi arī būt nenopietni, esam drosmīgi mazliet pajokot, izklaidēt, jo beigās jau mēs sacenšamies par laiku ar Hollywoodu un visādiem citādiem spēcīgiem zīmoliem un spēcīgiem personībām. Un tas laiks, ja mēs viņu varam likt cilvēkam pasmaidīt, tad tā noteikti ir puse no uzvaras un vieglāk mums būs palikt viņam atmiņā. Tā kā esam drosmīgi arī tajā, kad vienkārši esam mazliet rotaļīgi. Kaut kā tā. Paldies!